Iekļūt Latvijas kausa izcīņas finālā, jo ļoti negribas vest prom no Jelgavas šo smuko trofeju, iegūt 5. vietu Latvijas čempionātā. 3. panākt vidēji 800 skatītāju apmeklējumu futbola klubu Jelgava mājas spēlēs un saglabāt futbola klubu Jelgava augstu reputāciju Latvijas futbola sabiedrībā, kā arī paaugstināt kluba un Jelgavas pilsētas atpazīstamību starptautiskā līmenī. Ja mēs runājam par komandas komplektāciju un par komandas modeli, tad es domāju, ka šogad mūsu komanda ir kļuvusi jaunāka, ir kļuvusi azartiskāka, bet tajā pašā laikā ir arī kļuvusi pieredzējušāka, jo lielais vairums no spēlētājiem ir saglabājušies no pagājušā gada sezonas, ir nākuši klāt jauni spēlēt griboši futbolisti. Numur 9 Aleksejs Bezpalovs. Numur 19 Aivārs Ķeris. Numur 11 Mārcis Savinovs. Stādot priekšā nākamo spēlētāju, gribas teikt, ka mums ir liels gods, ka mūsu komandā pagājušā sezona ir izaudzis arī viens Latvijas valstsvienības spēlētājs, un tādēļ mēs stādām priekšā mūsu Latvijas valstsvienības spēlētāju FK Jelgavas sastāvā Arki Lazdiņš. 25 Mārcis Ošs. Gada sezonas FK Jelgava labākais spēlētājs, līdzjutēju un klubu vadības vērtējumā Mārcis Bogdanovs. Pildīsim skatītājus, jo skatītājs ir, protams, vēl viens spēlētājs klāt komandai. Tā kā uz priekšu sadarbību. Paldies! Mums pilsētas labākajiem futbolistiem, un mēs visi pārējie visādām gan finansu, gan pārējām atbalstiem, lai jūs veči šogad pakāptos, vēl galvas tiesu pāri. Pagājušajā gadā mums mērķis bija 6. vieta, mums ir jāspēr solīts uz priekšu, lai arī turpinātu šo te attīstību un turpinātu kāpt solīt pa solītim uz augšu. Un tai pašā laikā, protams, ka nevar izslēgt. Mēs saprotam, ka būs grūta cīņa arī par šo te 5. vietu. Mums pietiekami cienīgi konkurenti ir un virslīgā vispār, es domāju, nebūs komandas, kuras varēs viegli apspēlēt, bet tai pašā laikā arī pie noteiktiem labvēlīgas apstākļu sakritības ir iespējams arī pacensties iegūt vietu, kas ir arī augstāk par 5. Tā kā viss ir mūsu pašu rokās, kājās un galvās, un mēs esam izdarījuši labu pirmssezonas darbu. Tagad atliek to visu, ko mēs esam iestrādājuši treniņos, arī spēt realizēt spēlē, un ja veiksme būs mūsu pusē, tad viss arī izdosies. Es nezinu, it kā tāds uzbrukošā tipa pusargs palicis Jelgavā, un īstenībā iepaticies ir vairāk uzbrukumā velt laiku un arī nosēžos aizsardzībā, kad tas ir vajadzīgs. Patīkam tā spēlēt. Jauna pieredze, man iemācīšos kaut ko jaunu priekš sevīm. Pirms tam es spēlēju vairāk kā aizsardzības tipa pusargs. Tā kā Valērijas tā deva vairāk tā kā manā vietā, un mēs Riķko, un mēs tā kaut kā labi komunicējam viens ar otru, mums labi sanāk uz laukumu diezgan. Un labi ir tas, kad uzreiz pat Liepājas spēlējam, jo stiprs pretinieks, uzreiz emocijas būs ļoti daudz, un tas ir pluss, lai vinna, kad baigā cīņa būs, uzskat. Nebūs viegli Liepāja, nebūs viegli mums, būs ļoti interesanti, kurš vinnēs. Mēs kā fani arī mēģināsim joprojām darīt to pašu, kas mums patīk, atbalstīt savu komandu, būt ar komandu kopā, cik nu spēsim, un atbalstīt viņu. Un es ļoti ceru, ka arī mums pievienosies varbūt kāds maliņā, varbūt nedaudz stāvošāks, un mūsu bars arī atbalstītāji kļūst kuplāks.